tāda filma Dzēģis, ja? Un visi domā, ka, šitās te atnāks dakteris un sāks. Aleksandra, pastāst man lūdzu, kas ir zobu implanti, kad tie nepieciešami? Vispār zobu implanti, tas ir mēģinājums aizvietot trūkstošu zobu vai tādu zobu, kurš tā kā nevar jau kalpot. Pārsvarā tas ir kā dzelzs saknīti, ja? Tas ir speciāli ražota titāna skrūve, kur tā kā pielāgojas mūsu organisma un nedod nekādas citas reakcijas, kā alerģiju, tā kā iekaišanas, uz kuru mēs pēc tam pievienojam zobu. Tad sanāk, ka implants ir tikai skrūve, tas nav kopā? Medicīniski tā ir tā skrūve iekšā kaulā. Bet cik tas ir sāpīgi, jo izklausās, ka skrūvē kaulā kaut ko diezgan sāpīgi. Vispār ir tāda filma Dzēģis, ja? Un visi domā, ka, šitās te atnāks dakteris un sāks. Jā. Nē, izskatās tā, ka atkarība no implanta sistēmas tas var aizņemt 10-15 minūtes vienu vai divu implantu ievietošanai. Vai tas var aizņemt 2 stundas, atkarība no tā, cik daudz implantus, cik kāda vispār protēze būs plānota.